Es atvainojos par to, ka to pamattekstiņu, kas man ir sakāms, es nolasīšu no diezgan pagaras lapiņas, jo ņemot vērā, ka krimināla procesi, man tomēr ir ļoti jāuzmanās, lai es pēkšņi nesāktu atklāt krimināla procesa noslēpums, kā rezultātā man iestājas vēl kāds papildu pants, bet tā. Kopš šī gada sākuma, un ir īpaši pēc pirmā pieteika avīžu iznākšanas, man sāka pienākt ziņas par mūsu tā saucamo tiesību sargāšanas iestāžu pārstāvju aktivitātēm, kuras varēja izskaidrot tikai ar vienu. Attiecībā uz mani beidzot ir pieņemts skaidrs un tieši pasūtījums. Jau vēlāk es noskaidroju, ka šī gada sākumā ir tikusi izveidot neformāla starpesodu darba grupa, piedaloties vairākiem labi zināmiem KNAB, militārās izlūkošanas dienesta, SAB un arī drošības policijas pārstāvjiem. Šīs darba grupas uzdevums bija vienkārši izmantot šo valsts iestāžu darbinieku rīcību esošos resursus, lai iespējami sagrautu manu un portālu pieteikumu darbu, un vienlaikus dot skaidru brīdinājumu citiem, ka šādas aktivitātes valsts varēja nav vēlamas. Kā man zināms, izmantojot šo cilvēku rīcību esošos valsts resursus, tika veikta visus pēdējos 5 gados ar mani saistīto grāmatu un publikāciju analīzi. Tika sākta man telefona saruna noklausīšanās, tika veikta vairāk neveiksmīgi mēģinājumi piekļūt maniem elektroniskā pasta kontiem. Visi šie pūliņi nedēva faktiski nekādas taustāmas rezultātus, ko uzrādīt pasūtītājiem. Vienīgais panākums kādu individu izdevās motivēt vērsties ar diezgan komisku pieteikumu tiesā par to, ka viņš grāmatā cits ķēķis publicētās liecībās esot nosaukts par KNAB aģentu. Protams, šāds rezultāts pasūtītājs nevarēja apmierināt, jo vairāk pēc tam, kad tā sauktās darba grupas pārstāvjiem izdevās veikt datu zādzību no viena no maniem datu nesējiem, un viņi noskaidroja, ka es aktīvi vācu materiālus grāmatas cits ķēķis 2. daļai. Darba grupa savu darbu intensificēja. Ar aicinājumiem vērsties tiesību sargāšanas iestādēs ar iesniegumiem, kuriem tikšot nodrošināt zaļā gaisma. Šie ļaudis vērsās pie virknes man zināmu, un acīm redzot arī virknes man nezināmu cilvēku. Vienlaikus tika veikts milzīgs darbs, lai savāktu visus iespējamos materiālus saistībā ar grāmatu cits ķēķis un portālu pieteikumu. Var izteikt visu cieņu tiem cilvēkiem, kur šādam spiedienam nepeļāvās un pasūtījušos parazītus turp, kur tie arī pelnījuši doties. Taču beigās darba grupai šopavasar izdevās saņemt iesniegumu no kāda cilvēka, kurš bija gatavs apgalvot, ka konkrēti es esot pārkāpis viņa korespondences noslēpumu, publiskojot šo viņa korespondences portālā pieteikumu un grāmatā cits ķēķis. Es pašlaik nevaru nosaukt šo personu, jo tās vārdu esmu uzzinājis krimināla procesa ietvaros. Man arī ir atteikta iespēja iepazīties ar šīs personas iesniegumu. Taču es varu apliecināt, ka agro vēl es tiesiskā ceļā ar šo iesniegumu iepazīšos un tad arī izlemšu. Vai pieprasīt pret šo personu sāk kriminālu procesu par apzinātu nepatiesu ziņojumu sniegšanu, vai arī vērsties tiesā ar civilu prasību. Taču šim iesniegumam, kā jau pēc pasūtījuma tapušam, bija neliels defekts. Ik viens sev cienošs, godīgs tiesību sargāšanas iestāžu darbinieks skaidri saprata gan iesnieguma tapšanas iemesls, gan tā komiskuma un nepamatotību. Tāpēc krimināla procesa ilgāku laiku neizdevās ierosināt. Sākumā iesniegums nonāca ekonomikas policijā, no turienes prokuratūrā, līdz beidzot atradās pakļāvīgs izpildītājs, kas bez ierunām bija gatavs izpildīt doto uzdevumu. Šis te krimināla process tika pievienot citam, jau solīdākam, un beidzot drošības policijas darbinieks Ilja Baranovskis bija gatavs noteikt man status, persona, pret kuru sākts krimināla process. Tas notika vairākus mēnešus pēc iesnieguma tapšanas, šā gada jūlijā. Beidzot bija kaut kas, par ko varētu atskaitīties pasūtītājiem. Nu jau bija iespējams gan sākt man telefonu sarunu oficiālu noklausīšanos, gan līdz tam paklus vāktās ziņas pieprasīt oficiālā ceļā, gan man pašiem maniem kolēģiem pilnīgi oficiāli liecību gūšanas aizsargā pieprasīt visdažādākās ziņas gan par portālu pieteikumu, gan par žurnālistu informācijas avotiem un citām, gan šos cilvēkus, gan viņu pasūtītājus ļoti interesējošām lietām. Un pats galvenais bija krimināla process pret konkrētu cilvēku un iespēja pēc brīža man piešķirt jau aizdomās turamā statusu. Pēc sākotnējiem plāniem tas ir paredzēts šonedēļ. Pēc tam šādā statusā noturēt vismaz līdz nākamā gada vēlēšanām, skaidri liekot manīt ne tikai man, bet arī apkārtējiem. Ja labi uzvedīsies procesu izbeigsim, bet ja nesapratīs, būs par piemēru citiem, kas var notikt arī ar viņiem. Tik tā vispārīgi apsvērumi, bet nu pāriesim pie konkrētiem faktiem, kuru dēļ es pieļauju jūs esat šeit. Tātad, drošības policija ir sākusi pret mani kriminālu procesu pēc krimināla likuma 144. panta par personas korespondences noslēpumu pārkāpšanu, kas fiksēta grāmatā cits ķēķis. Šajā tā. Es nevaru atklāt to informāciju, ko minētais drošības policijas darbinieks Ilja Baranovskis man bija izpaudis nopratināšanās, jo par to es esmu devis parakstu. Taču es varu atklāt to informāciju, ko viņš man izpauda telefoniski, aicinot uz pirmo nopratināšanu. Tātad, Ilja Baranovskis paziņoja. Drošības policija versija ir tāda.
Es esmu nelikumīgi ieguvis datu disku ar kādas personas elektroniskā pasta saraksti, šo sarakstu izlasījis un pēc tam tās noslēpumus izpaudis grāmatā. Pie šīs versijas drošības policija arī turēšoties un, ja es vēloties pierādīt ko citu, lai tik mēģinot. Patiesībā jau pēc pirmajām 2 nopratināšanām iznākums bija pilnīgi skaidrs. Drošības policijas majors vienkārši velk laiku, lai pasūtītu tā uzdevumā krimināla procesa aizsargā iegūtu iespējami daudz ziņu par portālu, tā uzbūvi, organizatorisko struktūru, autoriem un tam līdzīgi. Tajā brīdī es sāku patstāvīgi vākt un apkopot informāciju par šo lietu. Tātad šī ir grāmata Cits ķēķis zem likumīgā jumta. Šo grāmatu ir izdevusi man piedarošā manas vadītās SIA Baltic Screen, un līdz ar to es uzņemos pilnu atbildību par šo grāmatu. Šajā grāmatā, cita starpā, ir publicēti fragmenti no apjomīga iesnieguma, ko 2010. gada 9. martā rakstījis Latvijas iedzīvotājs Boris Rezanskis. Šis iesniegums uz vairāk nekā 20 lapām bija parakstīts un adresēts Saeimas Nacionālās drošības komisijai, augstākajai tiesai, Nacionālās drošības padomei. Tieši šī iesnieguma fragmenti ir publicēti grāmatā. Šajā iesniegumā Boris Rezanskis publiski norāda uz, manuprāt, atklāt noziedzīgām darbībām. Acīm redzam organizētu personu grupas darbību ar mērķi vākt informāciju par privātpersonām, valsts personām, veicot izsekošanu, izmantojot valsts izmeklēšanas noslēpumu saturošu informāciju. Šī noziedzīgā darbība saskaņā ar Boris Rezanska iesniegumā norādīto ir notikusi, lai šīs personas ietekmētu, gūstot kādu materiālu labumu vai saņemot ietekmējās amatpersonas pretiesisku izpildījumu. Tiesnesim taisot nelikumīgu nolēmumu, operatīviem darbiniekam izmeklētājiem veicot nelikumīgu procesuālu darbību, fiziskai personai veicot nelikumīgu maksājumu. Tāpat Boris Rezanska iesniegumā bija aprakstīts tas, kā Latvijas Republikas tiesību sargājušās iestādes dažādos veidos izvairījušās no viņa iesnieguma aprakstītas faktu, objektīvas un tiesiskas izvērtēšanas. Visbeidzot, iesniegumā bija aprakstīts arī tas, ko Boris Rezanskis uzskatīja par vairāku personu elektroniskā pasta sarakstas fragmentiem, kur apliecina viņa iesniegumā paustās aizdomas. Līdz ar to es uzskatīju par savu pienākumu sabiedriskā labuma interesēs izdot grāmatu Cits ķēķis, kuras starpā bija iekļaut arī fragmenti no šī Rezanska iesnieguma. Tālāk, atceroties, ka es atkal nevaru izpaust krimināla procesa noslēpumu, citēšu fragmentu no savu iesniegumu, ko es šā gada 12. septembrī esmu nosūtījis ģenerāla prokuroram Erikam Kalmējeram. Ilja Baranovskis man paziņoja, ka viņa un drošības policijas rīcībā ne tikai neesot šī te Boris Rezanska 2010. gada marta iesnieguma, bet viņš arī par tādu eksistenci neesot lietas kursā. Drošības policija, kā pretināšana apgalvo Ilja Baranovskis, no Boris Rezanska esot saņēmusi tikai un vienīgi datu disku ar domājums elektronisku sarakstu. Tāpēc Iljas Baranovska pārliecība, ka minētā krimināla procesa izmeklētājiem esot, ka tieši es esot tas, kurš iepazinies ar minētās personas sarakstu šādā diskā, un tad pārkāpu šīs personas korespondences noslēpumu. Drošības policijas darbinieks Ilja Baranovskis meloja. Un man ir pilnīgi skaidrs, kāpēc šim drošības policijas darbiniekiem nācās melot. Ja izrādītos, ka drošības policijas iesniegums rīcībā ir šis te iesniegums, nekāds krimināla process nebūtu iespējams. Drošības policija atliktu paņemt grāmatu, paņemt šo te iesniegumu, salīdzināt fragmentus un secināt, ka tas ir viens un tas pats, ka grāmatā ir publicēti fragmenti no iesnieguma. Taču, kā mēs zinām, pasūtījums bija pilnīgi cits. Tāpēc drošības policijai nācās ķerties pie apklāt noziedzīgām darbībām. Šo Boris Rezanska iesniegumu kā būtisku pierādījumu apzināti noslēpt un izlikties, ka tai par tādu nekas nav zināms. Es varu pierādīt to, ka drošības policija šo iesniegumu noslēp apzināti, jo tās rīcībā šis iesniegums ir bijis jau vairāk nekā 3 gadus. Un krimināla procesa, kur ietvaros šis iesniegums figurējas, izmeklē tas pats Ilja Baranovskis. Tātad, šis te Boris Rezanska iesniegums, kurš saskaņā drošības policijas apgalvojumu neeksistējot. Pēc preses konferences jums katram būs iespēja pa kopijai no šī iesnieguma dabūt. Šis iesniegums, kas interesanti, ir ne tikai parakstīts, bet arī oficiāli reģistrēts, kā saņemts gan valsts prezidenta kancelējā, gan augstākajā tiesā, gan kur vēl, gan Saeimas kancelējā. Visās šajās 3 iestādēs šis iesniegums ir oficiāli saņemts. Vēl vairāk. Tas, kas tāpat ir pievienots šiem dokumentiem, kur ir iesniegt arī ģenerāla prokuroram, šis ir dokuments, kas šai lietai pieliek loģisku punktu. Šī ir valsts prezidenta kancelējas izziņa, kas liecina, ka Boris Rezanska iesniegumu šī iestāde ir tālāk pārsūtījusi tieši drošības policijai. Kas nozīmē? Jau 2010. gadā šīs te Boris Rezanska iesniegums
kurš saskaņā ar drošības policijas apgalvojumiem dabā neeksistējot, viņiem nekādā ziņā nesot pieejams un vispār nepastāvot. Viņu rīcībā ir bijis jau 2010. gadā, tātad pirms 3 gadiem, vairāk kā pirms 3 gadiem. Ko pie tā visu lai piebilst? Kāpēc tas tā notiek? Kas tieši ir pasūtījis to? Es, protams, varu tikai nojaust, taču šā gada 12. septembrī es esmu ar visiem šiem dokumentiem vērsies pie ģenerāla prokurora Erika Omeiera ar lūgumu pirmām kārtām atstādināt konkrēto drošības policijas darbinieku Ilju Baranovski, otrām kārtām sāk krimināla procesu par manis minēto noziedzīgo darbību veikšanu konkrēti pret Ilju Baranovski. Trešām kārtām šī krimināla procesa ietvaros arī noskaidrot, vai Ilja Baranovskis savas noziedzīgās darbības ir veicis apzināti vai citu personu uzdevumā un interesēs, un noskaidro šīs personas. Par to, vai minētais Ilja Baranovskis ir vienkārši nejauši kaut ko pazaudējis un tā tālāk un tā tālāk. Krimināla likums ir absolūti skaidrs un viennozīmīgs. Krimināla likumā ir vesela nodaļa, kas saucās nozieguma pēc jurisdikcija, kur ir ļoti konkrēts pants, kas saucās apzināta un tīša pierādījuma slēpšana, ko mēs šajā gadījumā saskaramies, tīši slēpjot, nozaudējot Borisa Jazanska iesniegumu, kurš, kā ir pierādīts, ir bijis drošības policijas rīcībā un ir joprojām. Un, protams, uz šī nozaudētā, tā kā iesniegums nav bijis, ir arī taisīts apzināti nelikumīgs lēmums, proti par manas saukšanu pie krimināla atbildības. Jā. Lātā Andris Mamikins, tad kā un ar ko jūs varat pierādīt, ka drošības policijā viltojas pierādījums? Vai jums nav ar ko pierādīt, jums ir atliek ļaļā tagad? Paldies, Andrei. Te mēs pārējām pie preses konferences no vizuālās daļas pie audio daļas, bet pirms tam pāris paskaidrojumi. Tā kā jau pirms pirmās nopratināšanas man radās aizdomas par to, ka krimināla process varētu būt safabricēts. Es pirms pratināšanas sākuma vērsos pie minētā Iljas Baranovska ar oficiālu iesniegumu, pieprasot nodrošināt man iespēju veikt pratināšanas audio ierakstu. Ja bija vairāk kā, neteiksim vairāk kā skaidrs, bet pietiekami skaidrs. Ja krimināla process ir safabricēts, tad pilnīgi noteikti kaut kādā veidā parādīsies pirmie meli, un tā tālāk, un tā tālāk. Šāda iespēja Ilja Baranovskis man teica. Man nebija iespēja veikt pratināšanas audio ierakstu. Tāpat šī atteikuma kopija ir klāt pie dokumentu čupiņas. Taču tas nenozīmē, ka es nevaru pierādīt to, ka drošības policija ir apzināti slēpuši šos pierādījumus, lai būtu iespējams safabricēt pret mani šo kriminālu procesu. Tie, kas ir bijuši drošības policijas ēkā, zina, ka aizbildinoties ar valsts drošības iestādes status, apmeklētājiem tiek liekts nodot mobilos telefonus, diktafonus, pat automašīnas signalizācijas pulti. Caur metāla meklētāju neko šīm lietām drošības policijas ēkā nav iespējams ienest. Taču, kā izrādās šīs izcili profesionālās un kompetentās iestādes darbinieki, kā izrādās neko nav dzirdējuši par to, ka skaņa ierakstu ir iespējams veikt arī ar planšetdatoru. Ko pirmajā pratināšanas reizē man bija atļauts ienest. Tātad, pirms pratināšanas sākuma es iesniedzu šo iesniegumu ar lūgumu veikt audio ierakstu. Audio ierakstu veikt atteikts man tikai pēc pratināšana. Līdz ar to atsevišķus pratināšanas fragmentus es esmu ierakstījis datanesējā. Rezultātā 2 fragmentus no šīs te pratināšanas es tūlīt atskaņošu. Tā. Un tātad, kā mēs atceramies no šī te, mums ir tātad mans apgalvojums tas, ka drošības policija apgalvo, ka šāda Borisa Jazanska iesnieguma viņiem nav, viņi neko par to nezina. Šeit ir saruna ar konkrēto drošības policijas darbinieku Ilju Baranovski. Mazs fragments. Jā, bet iesniegumā nav šie attiecīgi, šī čepastoties vairs minēts. Kā tā ne? Nav. Ir Jākops un Jazanskis nosūtījis tiesību sargājušiem iestādēm tikai un vienīgi ir bijis pēc sarunām, bez nekā
aizņēmumus ar savu lūgumu izvērtēt un pielikumu disku. Un tā vēl otrs. Es nesaprotu patiesībā, kā tas ir iespējams, ņemot vērā, ka jums ir tajā pašā 2010. gadā tas iesniegums ar visu disku nosūtīts no Nacionālās drošības padomes. Tad, kur jūs to iesniegumu paļaudējāt uz to laiku? Nē, iesniegums kā tāds, tās iesniegums nav bijis. Tā. Tur mēs arī dzīvojam.